Jau. Labrīt. Man ir antibiotikas. Ja viens var aizkurīt, es pīpēs. Jā, brauksim ar šo te. Lielais Kristaps, lielais Armands vienā mašīnā, mazā. Kā garšo tas dzēriens? Ļoti garšīgs patiesībā. Man vispār ananās viss šī tāds garšīgs patīk un ļoti labs. Un tas, ka nav cukurs, tas ir arī ideāli. Un kā tādam, apaļākam cilvēkam nevajag cukuru. Tu esi tas apaļākais cilvēks. Piedod, tā kā labi, ka nav cukurs. Ņem. Kāpēc tev tu? Vecīt, tev jāsāk pirkt garākas maikas. Es vienkārši izaugu. Vēl augu. Ja es saprotu, tagad jau tirgoties tās īsās maikas. Man arī īsās maikas. Vienkārši uzvilkšu augstāk bikses, lai neredz. Nē, augstāk nevalk bikses, tad atkal uzreiz kamīlītes spiežās ārā. Beka tur uzreiz, bekainā. Kāpēc viņš tik netīri runā no paša rīta? Braucam skandālu. Mūsu džeks. Vrum, vrum. Viņš uzvarēs, domā? Bija kā es to ļoti labi, tā es dzirdēju, ka trīniekā jābūt. Tā Ričs teica. Bet pagaid šodien, pirmais brauciens jau vajadzētu būt, vai kvalifikācija pirmais brauciens, man liekas, jau ir beidzies. Kāda notiekuma motokrosā, tad maksimāli ātri pist un viss būs, tad lekt, braukt. Tāda notiekuma, nav notiekuma. Nē, vecīt, man arī zeibā. Es redzu, ka tev zeibā, bet man arī zeibā. Ja kaut kas nepatīk, atdod vienkārši apkaļ naudu, mēs braucam, ko tu puksies nesaproti. Tu man teici 15 minūtes, cik pagāja jau? Razborka Lulupicā šī saucās. Tāpēc, ka viņš psiho, nevajadzēja viņam teikt, ka 15 minūtes. Jau kādu pusstunda. Nu labi, nē, 20 minūtes no šī brīža tokšana. Sūdīgi reklāma. Bet jā. Tā jau garšīgi, bet. Es tam džekam beigās atvainojos. Atstāju dešoku čajā. Nav smuki, ka šitās apsihojāmies abi. Jā, vai ne? Pīca laba, un man liekas, viņš arī nav iespļāvis. Tā kā viss kārtībā. Savā mašā. Похуй, блядь, пиздец, нахуй, skatās, bļam, musari, jobanie, bļam. Rēcīgi, ka es to video sūtīju savai draudzenei. Kur mans pilmens, bļam? Recitīši to. Mākslinieks to kūniņā, Džek Čāls vienkārši gult. Kādījumā kaut kas smird, tad tas... Bļā, es jūtu, ka smird. Fū, bļā, kā smird. Vismazākā piepula manā dzīvē šī bija. Mazākā piepūga gandrīz iznīcināja šoferi. Armands rakstīja, ka viņš iepriekšējo sajuta pat ārā otrā mašīnā. Abonējiet kanālu. Tu negribu desiņu? Es gribēju teikt hotdogu. A, tu negribi desiņu? Nē. Tā nebija. Es noliku eksāmenu ar 1. Jā, es ar 6. Nu, Kintī arī nevajag sturēt. Vienīgā reize, ka Kintī sturēja, viņi nošķīja mašīnu uzreiz. Tā jau bija. Jau maucam? Braucam uz koncertu kārtējo. Es daru tikai ūdeni. Mēs esam ieradušies motoparks Kandava. Šeit notiek Baltijas čempionāts motokrosā. Ir mūsu braucējs. Čau, čau. Kārlis Sabuls. Čau. Jā, droši braucam tālāk. Un tad jau sekojat līdz mūsu džekam klīs baumas, ka viņš ir labā formā un viņam varētu būt, ka labi ies, tā kā mēs ejam uz godalgotām vietām. Tas čalis uzstāsies šodien cilvēkiem, kas stāvēs dubļos, 3-4 cilvēki priekšā būšot. 12 iespējas. Es būtu viss kārtībā, ja nebūtu kaimiņiem pamanējis. Es saprotu, kāpēc viņš tā dara. Jo es man pilns pedāls piespiešu šobrīd. Nu jā, es vispār nekustinu. Tīrs, pēc iespūdīs. Kāds ēradens? Nu, jā, es vairs nevaru izturēt jūs. Es arī esmu šurāt. Super! Es negribu kāpt ārā. Būs jākāps. Pizdām. Ej, tu dīrs. Mācies, reku, kā mēs esam sagatavojuši Baltijas čempionāts motokrosā Kandavā. Rekur mums ir šādi ziemas zābaciņi līdz. Skaties, kārpīdamies tramvīm. Taisno! Ej, tu tīrs. Kur mēs esam? Kur mēs esam? Mēs varam sazīt video par šos laikam Nē, es negribu. Varam aiziet. Jā, nu mēs esam Baltijas čempionāts motokrosā.
Tev vajag kaut kāds dubļu cīņas uzrīkot to. Kaut kāds šarms šajā visā ir. Pirmo reizi būs koncerts tādos dubļos, tu pasties šito. Mēs mākam skatīties motokrosu, mēs varam arī sagaidīt vislabākos braucienus. Šitāds koncerts man vēl nav bijis. Ew! Lien ārā, dzirdi? Cik pakaļ, bet augsti, bet! Kaut ko slēdz klāt pultu un noķip viens mikrofons ir tikai. Es domāju, viņi varētu kopā štāvi vienā tā. Mauks. Viens ierpūk, iedot tev, tu jūs tam ainat. Jau kad biju mazs. Pagaidām ir tā, ka ir viens mikrofons un ir bungis tikai, un ģitāra arī nevar pieslēgt. Būs jāimprovizē. Bet es domāju, skatītāji tāpat būs kaut kāds 5. Iefilmē šito. Tik karogos šajā vakarā. Ļoti tīrākā vietā. Tīrākā vietā? Tīrākā vietā, nu... Kur, Kristap, kur būtu tīrākā? Labi, likam šeit zālē. Vēl viens. Iet jau iestulītās otrais un būs vēl trešais. Nu tā tad, ja iestāta vēl 2. Nē. Jā. Tā tad 2 braucieni. Tā tad 2 braucieni. Super. Kā viņam gāja pirmajā mūsu Kārlim sabals? Kārlim labi gāja. Kvalifikācijā labi gāja. Es teikšu, godīgi neredzēju, bet vispār labi gāja. Un tad tagad būs brauciens. Tu pats esi motokross cilvēks. Izstāsti principu. Otrais brauciens tagad jau notiek izslēgšanas kārta vai kā tas notiek? Nē, tagad notiek pirmais brauciens. Pirmais brauciens tikai būs. Tagad viss sākās ieskaita, viss kopsumā. Tu teici, pirmais brauciens bija jau. Nē, viņš būs. Bet būs. Labi, ejam, skatīties. Labi, ejam. Sabuls tagad brauc, ja? Jā, pagaidām pirmā. Tu var redzēt, viss dubļos. Operators arī dubļos, viss jau. Tas sanāk, šis ir pirmais brauciens. Pirmais brauciens. Un būs vēl 2. Būs vēl viens. Vēl viens brauciens. Šis ir pirmais. Tāpēc, ka bija kvalifikācija. Tad tas neskaitās. Tātad 2 braucieni. Tātad 2 un šis ir pirmais. Mūsējais, tā ir pa 5, ja? Pagaidām. Man uz galvu. Ceru, ka tie nav sūdi. Savā klasē ir 2, bet kopā 5. Te ir 2 klases kopā. Ok, bet apbalvos jau kopumā nevis pa klasēm. Pa klasēm. Viņš šobrīd ir 2. Laki puņš? Teicīt, šis ir žoska. Tu pati kameras sūdos. Pasiet, pagad. Tīrs pirks no kameras. Op. Un pret zeķi. Šis ir tiešām jaudīgi. Es esmu vienkārši pabraucis ar moci bišķīt. Nu tā, pa zālīti. Un to gandrīz iebrauc savumā kaut kādā. Tā mazos atcels. Sīkos atcels, jo te ir maziem 65-niekiem pat raku. Te ir pat raku. Sāksies konts, ja? Jā. Es sakoju. Tā labāk reāli rubīties. Šita sports ir žoskā, vēl kā šitādi laikapstākļi. Tu iedomājies, kā tev uz mutes var noraukt? Viss, un tu nevar piecelt to mociņu, tik smags ir. Redzēs, ko tas tikai. Tas bija tā uz robežas jau, ne? Arī bija uz Laikus uz robežas gāž. Iedojas tev pafilmēšu. Reku mūsu filmētājs arī viss sūdos. Bāren! Kaut kāds te nelīdzam tā zem bišķi jāpalīdz. Jā. Kaut kāds šarms ir visā šajā laikapstāklī, ne? Tieši tā, baudīšana. Tas ir motokross. Jā, neskaudīt, baudīt. Vāc jānotiek. Pusējies brauc. Kamera viss. Un visi sūdos, visi ir sūdos. Mēs redzam. Motokross asariņa. Motokross asara. Motokross man beigas sēž. Tas Jā, ir es brauc par cūku kūti. Nē, nu, viņi taču neko neredz arī, viņam viss ar tiem... Viss ir nosūdots.
Melna mute, melna dirsa, melna. Bļē, pizdiet pa šitādiem dubļiem braukt, ne? Patīk, šli mēlis, tā kā logs. Ej! Ojej! Reikam pa seju tādi. Jā, un šitāk prikos negaidīju. Tas ir šokolāds fonda. Vibrēji. Izmēs tā, ka mēs būtu kaut kāds šokolāds karts spēlējuši. Konfektē mētājušies. Jāiet, bišķi tālāk, es sapratu tā, no kļūdām jāmācās. Lūdskī punč labākais. Pasties šito, tas lūdzu mēri. Pasties šito. Bļē, pasties tev pašam, ne? Tas jau ir īsūdz. Bet jā, nu tā. Palīdzēja šis. Izskatās vēl sliktāk, vārds. Paldies, jā. Tagad ir tīrs. Tas palīdz, jā. Šitī ir bijis netīrāks vēl koncerts tev būs bijis šajā vispār. Ja godīgi? Nē. Šis varētu pretendēt viss netīrāko koncertu. Pats netīrākais koncerts, kāds ir bijis. Pats netīrākais koncerts. 100%. Pat nemēģinot atcerēties netīrākus. Lītenē toreiz arī bija diezgan Nestāvēja līdzekļi. Lītenē kamera nebija sūdos, te pat kamera ir sūdos, tu paskaties. Netīrākais koncerts Latvijas vēsturē. Latvijas hip-hop vēsturē. Netīrākais koncerts Latvijas vēsturē. Hip-hop vēsturē. Un tā un pasties, un tad vēl šitā kompozīcija, es tās netīrības... Lūdskī punč labākais. Enerģijai? Enerģijai? Jā. Ja nav enerģija, izdarat, tad reiz ir enerģija. Bet rekur ir BCA, tas ir sporta dzēriens. Tur ir aminoskābes, viss kaut kas iekšā. Jā, tieši zeltenajā. Būs jāskrien kross uzreiz pēc tam. Pat rāci apkārt. Var gadīt, bet ar šo ir jābūt uzmanīgi. Divus izsēm šitādus un... Tad man jāņem tevi, ja? Nē, mani ne. Kāpēc nē? Kāpēc tu tā? Tas jau moderni. Kāds prezidents tādu tautu? Brauc līdzā. Ko? Bus, ejam uz busu. Ko trausties? Novāk nomīgi. Šis ir oficiāli netīrākais koncerts Latvijas hip-hop vēsturē. Beidz nomierinies. Vecīt, viņš tikko gribēja man izknābāt. Kāds prezidents tāds tauta vai kā viņš? Cik vēsi viņš izbāz mūs tajā batājas ahujā bija. Viņš jau tāds nomīs. Kas notiks, ka viņš enerģijas dzērienu ietver? Iedod BCA dzērienu. Kur varētu iegādāties vispār? Tas pats veikalu tīkls, kas mums ir ar enerģijas. Rimčiki, Maksimas, Circle K, jā. Pirmais būs Circle K. Jā, no nākamās nedēļas. Ideāli. Tā kā jā, labāk, protams, augstu iesaku, bet tāpat būs super. Tiekamies kocī. Es esmu šodienas muzikālajiem varoņiem. Kā trāsi šodien? Trāsi ir ļoti slapja. Dabūju arī dzimumzīmi jaunu sejas, kā piegāja pastīties. Nu, ir forši. Būs ko atcerēties. Denis, kāda tava taktika šodien braucot? Taktika ir jāmaina ļoti strauji. Man ir vesels outfits rezerves līdzi, es sagatavojos. Man nevajag zeķi. Zeķi tīra. Šīs nav Samersona džeki. Tētis, lai atnāk pats labi. Viņi jau ir iztīrījuši visu. Jā. Lai tētis atnāk pats. Viņiem te ir vecāki. Zakt nav aizliegts. Jā. Zakt nav aizliegts. Nē, nu, tad ja viss vai nu tur ir apsargs vai viss, mēs varam telti ciet. No ko es citu varu pateikt? Te būs fotosesija šitādiem lieliem objektīviem, nopietni tehnika. Cik tu vari iedomāt no šejienes var, ka skandals Elvītī nopietni. Jā, mierīgi. Skaties, mums te ir viens zaglens. Izvilksim ārā kasti. Izvelkam esmu. Un tagad atej ar kameru nost, lai... ir vēl BCA uz galda! Tā čikse mums ir atkodusi, bet reku viņi ir teltī tur. Viņi ik pa brīdi mūs skenē. Zilā vestītē. Pataupīsim vēlākam. Divas kastes jau aiznes. Te jau kandev, ko tu gribēji. Bez abidām kandavēt, bet tā zin, kā nav piesiet, tad arī var ātri aiznest visu projām.
Labi, ka Mustangs vēl stāv uz vietas, bet viņš vienkārši ar viņu jau neizbrauksim nemaz ārā. Ejam uz netīrāko koncertu Latvijas vēsturē. Jā. Latvijas izjārēs kādu kārējo. Manējā roka. Ausīm! Sesijā pamatotī. Pagaid, bet tur otrs mikrofons. Kur tas DJs? Viņš tur viens mikrofons. Tas jau ir kaut kāds intervijas. Brons iedeva mikrofonu, ar ko intervēt cilvēki. Ar tādu uzstāsies. Bet ir kāds dzērēts? Tu ir nāk klājā. Vai tas sākam, ja? Tauts un tagad aizgāja padzirties un tad sākam tomēr. Iesat pūli, bļa. Viņi jau ir silti. Viņš pie viņa palika? Jā, viņš paņēma to mīķi, jā. Viņš pārbaudu, viņš ir ieslēgts. Nu, mācam, jā. Tagad viņš tāds, viņš teica. Ei! Kandavā! Kā mēs jūtamies? Visiem labi? Ei! Let's go! Tu zini mani, septekāns esmu hajā tu dzīvi. Šitas ir mans rajons, Šādu sporta veidu pirmo reizi skatījos, un mēs ar Džekiem runājam, kad man ir bijusi pieredze ringā kāpt, tad laikam labāk tomēr to, jo šis ir ļoti žostka, tā kā sportistiem lielas ovācijas uztaisam. Let's go! Piedāvājums no Lucky Punch. Ir kāds, kas gribētu dubļu cīņu tādu mazo vēl papildus? Sporta aktivitāti uzrīkot šodien. Reku ir viens kandidāts. Reku un vēl otrs kandidāts. Mēs jūs divus piefiksējam, būs pēc tam jāpacīnās. Jā, uzvarētājiem Soteks. Bet pēc konča. Braucam dzīvēt savu savā EP6. Vaļā visu laiku. Haļā es. Nezinu, kur tas mērķis man ir turpina beist. Bet es mīkstētu mīli, jo viens mēs nokļūdas. Sēdēja acis, kurēties tik. Zaļais ieda gars. Un kad vakars ir klāt, man vajag. Tur pāri okeānam, tur pāri okeānam, stāvcāju sēdot. Kā tev sauc? Diana? Uztaisim aplausu Dianai. Karlim Sabulim gribēja vienkārši ovācijas uztaisīt, jā, ja varam. Mums ir viena dziesma, jo riktīgi sāk gāzt, jā? Vienalga? Par kuram vienalga pats ir rokas? Es domāju, izpildīsim pēdējo dziesmu un Kandavas svētki tiks ļoti veiksmīgi nosvinēt, vai ne? Svētku nakts! Let's go! Mums spēkas vienmēr krīt, un čampis vienmēr līdz. Dianai! Kandava! Ka pāris pārstāvjiem es domos vienotiem ar sapni puška no sunciem un paskatos par vietu, un redzu tā ir bez trūkumiem. Čau! Super! Paldies! Mums ir vēl viens brauciens, atbalstīsim sportistus vēlreiz skaļākās ovācijas sportistiem. Paldies! Jo, super! Netīrākais koncerts ir noslēdzies. Visur tevi Latvijā, dzirdu jūtu redzu, kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Evo, liels somuzgās, viss kārtībā. Evo, liels somuzgās. Veicīs, karoči, es gribu bišķī pabūt ar šo netīro karogu divatā. Davai, paldies. Ebālu vienā vārdā. Pilnīgos sūdos. Botas paliek ar katru reāli, minūti netīrāks un netīrāks, jo es pazaudēju cerību, ka mēs... Man atkal liekas, ka viņas bišķī kaut kā noskalojās. Iepriekš man liekas bija trakāk. Nu tu paskaties. Tagad vēl karogs, mašīna arī, mēs tam neizbraukam iespējams ārā. Super laikapstākļi šodien paveikušies, esam Kandavā. Koncerts bija motocross koncerts, jā. Nedaudz, bišķi vienīgi tāds minsiņš, nedaudz dubļains, nedaudz.
Bet visā citādi tikai lietatiņš, mitis, tā jau viss normāli. Tad pateikt, aizmirst pateikt paldies un Asai Krēklim cēsīs šajā savējo. Jā. Krusmāte iedeva, es gribēju tev pateikt paldies. Paldies par respektu, reāli. Pasveicin Krusmāti. Rekur ir viens no mūsu dalībniekiem dubļu cīņās. Kā jūties? Pagavai gan šito te. Augsti jau, gribās sasildīties, pacīnīties. Tev ir bijis jau šāda veida pieredze vēl tādā sporta veidā piedalīties? Pa dubļiem pavārtīties? Nē, tik cik laukos tur. Kā tev liekas uzvarēs? Nu, ja esi latgaļīts atbrauc, tad jāuzvar. Būs interesanti. Lai veicās. Tajā pozīcijā mums tātad ir Laura Kalikorna, 609 numuru. Tāpēc jāiet meklēt zelts. Atrad zeltu. Lucky Punch dubļu cīņas pirmā epizode. Iesim vilkt apli. Ejam ringu uztaisīt. Metis 17 gadus jauni, tātad uzmanību Jā, bet taisam lielu. Jā, es dzirdu. Jā, būs liels. Tad sādām kociņus, jā? Bez tam lenti apkārt, jā? 8, jā? Oktigons. Es gribu mājās. Tā mēs sākam pirmo oktigonu stūrīti. Pirmais spiediņš ir iesis, kā mēs redzam. Lucky Punch pirmās dubļu cīņas aizsākumi. Uzvarētājs, kas izies no dubļu cīņām, dabūs naudiņu. Tātad mums ir padomā, ka būs 4 cilvēki, kas piedalīsies turnamentā. 2 pret 2 sākumā, un tad uzvarētājs ir uzvarētāji fināla cīņā. Fināls dabūs 200 eiro. Tāds ir plāns, kā es redzu, man redzēks, ir arī diezgan plāns. Magaivers. Man patīk tā bilde vienkārši čaut no lietus. Lietas ir vienkārši super. Tas ir. Piesaka lietas. Braucā? Kura vieta? 7. otrajā braucamā. Mauca, turpina gāzēt, mēs arī gāzēsim. Davai. Lai labas dziesmas. Davai, lai labi braucās, veci. Kāds jau mans ir atbalsta un visādi, bet es pamanīju, crazy. Jo, nu ko izšķirošais brauciens. Kārlis Sabulis. Iepriekšējā braucienā diezgan labi kopvērtējumā, man liekas, savā grupā 2. kopvērtējumā 4. vai 5. viņš bija. Šis ir izšķirošais brauciens, tad jau sapratīsim, kā mums ies. Turam. Pēc tam būs cīņas, jau aplis ir uzvilkts. Starts! Davai, Sabuli, davai, aiziet. Davai. Nu ko, mums ir arī 2. dalībnieks. Vispār ir plāns uzrunāt vēl kādu dalībnieku jau momentā, kad rekordžeki būs gatavi parādīt savu priekšnesumu. Ar mums ir Endijs, džeks, kas ir gatavs cīnīties šobrīd par 100 eiro un dāvanām no Lucky Punch. 200. Samontēsim. Jebkurā gadījumā ar mums ir Endijs. Endij, kā jūties? Esi gatavs? Es esmu gatavs, ļoti gatavs. No kurienes tu esi? No Talsiem. Ir bijuši kaut kāda pieredze cīņu sportu vai šāda veida aktivitātēm, kuru mēs tūlīt rīkosim? Jā, ir, bet ne tā, nekādos boksos, no tā, tīri tā uz ielas. Ko tu esi darījis ielas? Iedavs galvā kāda? Jā, atnāc iepazīsties ar Ingu. Uzreiz var ieskicēt. Endij, tātad noteikumi būs sekojoši. Redzēs, vai jūs paliekat drēbēs vai kaut ko noģērbiet nos, tas vairāk būs atkarīgs no jums. Šeit jūs sāksiet cīnīties pēc manas komandas. Tavs uzdevums būs pretinieki izstumt ārā ārpus laukuma. Izstum ārpus laukuma, pietuvojies balvai. Tā kā davai, lai veicās. Esi gatavs? Jā. Tad jau pēc brīža tiekamies. Labs golē, ne? Vienam aizgāja kaut kas ne tā. Pasties, reiķi. Tas nav mūsējis, bet tāpat slikti.
iespējams? Sabols? Viņš visus atzina? Jā, savā klasē. Tas sanāk, viņš stāvēs uz pirmās vietas. Uz pirmās vietas. Sabols, jā? Mēs viņam iedavām padzerties uzreiz. Un pacēlos. Rīķim arī iedavām padzerties, jo pēkšņi trase uzcēlās viss. Blīk, krasava! Labi, ļoti labi. Dāmas un kungi, Kārlis Sabuls. What a day. Nu jau pa tiem dubļiem pie pakaļ. Pirmā vieta. Pēdējā aplīdā, Bļēļ, apujēt. Sabuls priekšās ir labā labāk. Kas ir īpa cīņiem, kur tu redzi jau aizvarējuši laiku? Tas bija līdzīgs ziedēs. Es domāju, ka daudziem arī bija citiem sportiem aizskatīties, kas viņam tur plīvojas. Es tās trasas skatās uz tevi, arī viltīgi. Nu, klausās, es savu izdarīju, kā jūties? Forši. Es atzinu Markusu pēdējā aplī, tad Markus izbrauc ārā no trases un atzinu man atpakaļ, par ko es biju bišķi dusmīgs, bet viņš nākamajā līklā nokrīt, tā kā fair play. Izmanāt savās vietās. Kādas lēvšanās vēl kūpēšanas? Tanels paskatījās un redzēja, ka tas esmu es. Viņš man nāca draugs, mums bija kopā nometni, viņš man palīdz. Viss kārtībā, viss pamērīgi. Nu, ko, Ford, paldies par priekšesūku, ka mums arī šodien ļoti izpēdējuši. Paldies visiem izpēdējuši pasākumu beigām. Esam piedzīvojuši kārtīgi jaunīgi motocross, Bomba! Šampīti nevar atvērt, bet pēc ādrī. Tajā gadā tas bija viss trakāk. Labi! Kādavnieki nemūkam projām pēc apbalvošanas. Mums ir vēl papildu sporta veids 200 eiro, ko mēs ar Eiku izdomājām iedot džekiem, kas ir gatavi pacīnīties dubļos. Tātad vai ir vēl divi brīvkārtīgie pēdējo reizi atkārtoja, vai vēl kāds grib piedalīties? Tu par? Jā. Super. Balvā 200 eiro. Ja jau gāzēt, Man sāk adrenalīns. Bļē, vai tā pašam būs jāgāzē? Tātad, pirmās dubļu cīņas. Vai jūs esat gatavi? Jā! Mums vajag vēl vienu cilvēku, kas piedalīsies dubļu cīņās, jo mums vajag 4 cilvēkus. Mums ir 3. Kurš vēlās piedalīties dubļu cīņās? Galvenā balva 200 eiro. 2 cīņas jāuzvar. Ja jobaņi ir rotināt. Izstāst, ka Denis ir gatavs cīnīties reāli. Es piķi negribu. Denis, ko tu dari? Tauta pieprot! Viss kārībā. Es jau domāju. Tātad. Es jau domāju, viss. Paldies, tu man izglābi. Uztaisim troksni Erikam no Latgales no Preļiem. Kā tev sauc? Endijs. Endij, no kurienes esi? No Tālsi. Endijs Tālsi, let's go! Kā tev sauc? Džembijs viss sauc. No Dobels. Čempions tev sauc? Džimbijs. Džimbijs. No Dobels. Dobel, uztaisim troksni. 4. pretinieks. Igors no Talsiem. Igors no Talsiem. Tagad mums vajag izlozēt, kurš pret kuru cīnīsies. Tātad Talsi pret Talsiem nevar būt pirmajā raundā. Zaudētājs ir vinētājs. Zaudētājs sāk. Denis, es ļaušu tev paņem. Jau noteikumi visam sekojuši. Tātad, skatītāji, kandalnieki, jūs redzat apli. Tad es jums palūkšu 2 metrus tālāk atkāpties no apļa. Visi atkāpjamies no apļa 2 metrus tālāk. Tā noteikumi sekojuši. Kurš pāris sāk pirmais nāk pie manis? Tātad jūs izkāpt ārā no apļa šobrīd. Nav nekāds laika limits. Mēs nesitam, mēs nekožam. Pavisam elementārs uzdevums. Nu, cik no elementārs viņš būs sarežģīts, bet viegli saprotams. Pretinieks ir jādabona ārā ārpus apļa. Kur mums ir vidus? Nostāsimies, es iedodu startu, pats mūku ārā. Jūs sākat, tas, kas dabūja ārā, tiek nākamajā kārtā. Gatavi, vai esam gatavi? Jā! Kaut kam tādam džeki ir pelnījuši lielāks ovācijas. Veiksme. Džeki, esat gatavi? 3, 2, 1, aiziet!
Kājas bija ārā pirmais, tu pēc tam izkriti, tā kā viss godīgi. Jā, nāc, tā kā cīņā abi divi uzsveicam lūdzu abiem dalībniekiem ovācijas. Un atdāk malajā ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu uzvarīt cīna Endijs. Endijs tiek nākamajā kārtā. Nākamais pāris. Buņģiņu. Veiksmēs. 3, 2, 1, aiziet! Paldies par drosti. Jo, un šajā duelī uzvaru izcīna Igors. Iedodam minūti pauzi Igoram, tikko bija cīņa, Endijs jau atpūtās. Minūte padzeramies, un tad mums ir fināls, ok? Jo, talsinieki, Igors, Endij, nākat te. Izrādās, ka mums finālā ir tēva un dēla dueli. Ko tu dini? Tēva un dēla, Igors pret Endiju, Igors ir tēvs, Endijam, uztais un skaļas ovācijas. Šeit lieki kaut ko piebilst, nostājamies. Un 3, 2, 1, aiziet! Es domāju, ka šajā ģimenē nauda tiks sadalīta anyway. Tā kā mums ir uzvarētāji ar ovācijām Igors un Endijs. Super. Igor, pāris vārdi. Nu, ko lai saka? Ne tikai tā jaunība mēs uzvarēt. Dēla nav žēl? Mazliet ir. Bet naudu sadalīsiet, varētu? Sadalīsim noteikti. Apsveicu, malači. Super, uzsveicam ovācijas. Viss godīgi, kā minēts, 200 eiro tiek Igoram vēlreiz uzteicam skaļas ovācijas. Un tagad lūdzu ejam tuvāk skatuvei, jo mēs esam tikuši pie apbalvošanas, kas ir šīs dienas galvenais moments. Uzvarētāju godām Kārlis Sabolis, Monopoda reizē. Pieredzes bagātais krasa braucējs un šodien arī dubļos ar savu pieredzi noturēja vajadzīgo tempu, vērtēja konkurentu sniegumu, izmantoja situācijas un tas vainagojas ar goda piedestālu augstāko pagāpienu Kārlim Sabolim. Nākamajā sacensībā visiem būs tās lupatīgas aizmugurē, kur rokas nostāvēt. Mācoties no Kārļa Saboļa. Jā. Un tie lupatiņi ir tāpēc, lai varētu noslaucīt rokas reizēm un arī brilles. Tieši tā, netīrā. Pat pasaules čempionāta dalībnieki dubļānā klasē brauc ar šiem lakatiņiem. Lieliskais trīnieks, Kārlis Sabolis, Melkus Tokļums, Kārlis Kalējs. Nu ko, draugi, mēs esam noslēgumā. Gribu vēlreiz tā kā kopā ar jums apsveikt MX2 Baltijas čempionāts motokrosā. Kārlis Sabolis sastrādājās, sadarbojās ar mums, sadraudzējāmies un parādīja ļoti labu sniegumu. Tā kā mēs ļoti lepojamies. Domāju, ka ne pirmo, ne pēdējo reizi mums pirmo, bet ne pēdējo reizi Kārli krustojās ceļi. Tā kā Kārli pats varbūt pāris vārdi, kā tu jūties? Nu forši. Es jau saku, dubļi ir rakstura pārbaude un meistarība. No, te jābrauc ar prātu, nevienmēr ātrākais uzvar, bet pacietīgi līdz pēdējiem aplim un jā, izturēju spriedzi un uzvarēju. Nu, baigais prieks par to, ka vispār viss šitā te salikās un es jau saku, vienmēr otrā vieta ok, forši, bet uzvarēt ir īpaši šitādā mērcē, uzvarēt vispār bombu.
Žoska. Tā kā Kārli, mēs ļoti priecājamies. Paldies tev arī par enerģiju, par to, ka devi mums iespēju piedalīties šajā visā. Man tā bija jauna pieredze, ļoti žoska. Es domāju, ka kaut kad uz nākotni noteikti kaut kā atbalstīsim viens otru. Tāpat tās sazinamies. Paldies! Super! Lucky Punch TV, abonējiet, sekojiet līdz Kārlim Sabolim. Džeks turpinās sportot un iet uz rezultātu. Tā kā paldies jums! Tiekamies! Tā pa sūdiem sanāk Bristos, citādi sūdi beigās. Бля!